Un tad ir otrs jautājums par Baltijas valsts, tātad kopuzņēmumu, visas 3 Baltijas valsts iesaistītas sliežu pārmiju un šuvju iepirkumu, par ko arī, ja nemaldos, sāk runāt ZZS, bet nu jau arī ne kā personīgi kolēģi ziņoja. Pavisam īsumā tātad tur ir izslēgts pretendents, kura piedāvājums par 267 miljoniem lētāks, jo bankas garantija, kas nodrošina šo piedāvājumu, likums tādu prasa 180 dienas, tur bija 167 dienas, tātad starpība 13 dienas. Zinu, Kulberkungs saka formāli, ministrija un atbildīgie saka citādāk nevarēja, likums tā prasa. Nu tad formāli vai citādāk tieši? Jājautā Ārdija Rēla starptautiskā kopuzņēmuma valdes un padomas priekšsēdētājiem, kuri ir akceptējuši šos iepirkumu komisiju rezultātus, vai patiešām šāda formāla, bet svarīga likumā un arī Eiropas direktīvā noteikta prasība par izslēdzošiem kritērijiem, vai tas ir pamats attiecīgi pieņemt lēmumu, kur iespējams ir izslēgts kāds pretendents ar zemāku finansējumu, izdevīgāku priekšlikumu. Progresīvie pagaidām neturās stingri pie tā, ka citādi nevarēja. Jūs pieļaujat? Iespējams, tomēr varēja. Ministrs kungs tāpēc arī ir ierosinājis šo izvērtējumu. Privātā sektorā nekad mūžā jūs neatstātu iespēju ietaupīt 267 miljonus tikai tāpēc, ka tā ir formalitāte par 13 dienām. Es gribēju pateikt, nebija tāda situācija, ka otram pretendentam nebija garantijas vēstule. Bija. Tur bija tikai pārcelti tie datumi, kad iesniegšanas datumi, kad tās 13 dienas izvērtē. Bet labi, jūs redzat, ka vajadzēja vienkārši citādi interpretēt, vai bija jāspēr kaut kādi, kādi soļi, lai tad nepārkāptu? Iedomājieties, sarunu procedūra ar šo vienu pretendentu, kur otrs tika izslēgts, sākās 21. gada beigās. Jūs iedomājaties sarunu procedūru, kas tā var būt par sarunu procedūru, ko jūs ar vienu pretendentu varētu... Bet mans jautājums ir, kā jūs redzat, kas bija jādara, lai neizslēgtu šo pretendentu un vienlaikus ievērot likumu? Te nav vajadzīgs kaut kāds Sorainen juridiskā kantora atzinums, lai vienkārši piesaktu pēcpus, kāpēc ir viens pretendents. Bet kas bija vajadzīgs? Bija jāorganizē tā, ka netika pārcelti mākslīgi vēl vairākas kārtas šis iesniegšanas laiks, kurā vienkārši viens pretendents automātiski izslēgts. Tad jūs uzskatāt speciāli šī situācija tik norisināta? Es tā pilnīgi redzu, jo, pirmkārt, jautājums, kāpēc vispār ir 2 pretendenti? Sliežu piegādātāji šo pārmiju piegādātāji vairāk. Tas jau ir problēma. Mums tāda problēma mēs redzam arī pamatras būvniecībā. Arī bija 2, izslēdza Turcijas tikai tāpēc, ka drošības un palika 1. Labi, mēs konkurences nav šīs konkurences. Pabeidzot šo epizodu, jūs varbūt varat atbildēt par aizdomām par to, kas speciāli šāda situācija, ka paliek pāri tikai 1, tā noteikti ir vērtējumi, jo jebkurā gadījumā, izvērtējot juridiskos riskus, iepirkuma komisijai, vēlāk arī valdei un padomē, ir iespējas nevirzīties tālāk ar šiem konkursu rezultātiem. Varbūt, ka te vienmēr ir tas juridiskais risks.